Turpinājumā skatieties, kā kravas spēkrats pārtop par pasažieru auto un otrādi. Tīpaši tādiem maziem uzņēmējiem, kuriem jābūt tādiem fleksibliem un kuriem ir ikdienā tie pienākumi daudz un dažādi. Tas ļoti labs risinājums. Tiekamies ar cilvēku, kurš pārzina ļoti daudzas saldējuma garšas. Saldējumu faktiski var uztaisīt tiešām gan jebkādu garšu, arī to pašu asinsdēsu noteikti var uztaisīt un gan jau, ka kādam garšos. Bet mēs skatāmies, lai tā garša varētu uzrunāt arī to cilvēks. Es zinu, ka ir ārputku saldējumi un sīļu saldējumi arī ir, bet es zinu, ka nebūtu man baigā interesi pat saprast, kā tas garšo. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šodien Tavs Auto TV aplūkosim auto, kurš burtiski pāris sekundēs spēj no 5-vietīga pasažieru auto pārvērsties kompaktā kravas furgoniņā. Volkswagen Caddy Flexible ir auto, kurš būs paprātām gan uzņēmējiem, gan ģimenēm, kuras aizrauj aktīvs dzīvesveids. Šoreiz mūsu viesis ir cilvēks, kurš darbojoties mazajā biznesā var labi novērtēt komerc transporta praktisko pusi un arī komfortu. Edijs Masaļs, kas ir izveidojis un jau 5. gadu vada saldējumā Molberts ražotni. Šī ideja aizsākta pandēmijas laikā, bet uzņēmējdarbībā Edijs ir vairāk nekā 15 gadus. Veicis gan augotu darbu ēdināšanas biznesā, uzņēmumā Daily un restorānā Subway, gan bijis pats sava biznesa saimnieks, no picu ražošanas līdz autoķīmiskajai tīrīšanai. Tā kā saldējumu Molberts jau daudzi iecienījuši un tas piedāvā ap 100 dažādu garšu, Edijam vispirms vaicājām, ar ko var atšķirt labu saldējumu no slikta. Pamatā jau tās ir tāds labs kvalitīvs izēvielas, kārtīgs saldējs krējums, piens un olas, ne kaut kādi piena pulveri. Mēs to saldējumu taisam un vispār sākām gatavot tīri tā priekš sevis ar tādu domu. Mēs vēl nezinājām, vai vispār kādam, kas tāds interesēs, domājam, uztaisīsim tādu vislabāko versiju, kādu pašu varam priekš sevis uztaisīt. Jo, ja nevienam nevajadzēs, tad vismaz, lai pašiem prieks ir apēst. Mēs vairāk tiecamies pēc tā, lai nonākot pie tās Molberts saldējuma vitrīnas, gribās pamēģināt nevis vienu, bet varbūt pat 5, 6, un ir tā dilēma, kurš šoreiz izvēlēties. Ar Caddy Cargo un Caddy pasažieru versijām mēs esam pazīstami jau ilgu laiku, bet modifikācija Flexible ir kas jauns. Šī auto otro sēdekļu rindu iespējams pārvērst kravas nodalījuma starpsienā. Lūk šādi, pilnībā nodalot pasažieru un kravas zonu. Atkarībā no riteņu bāzes tā bagāžas telpas ietilpība ir 2500 vai 3100 litru. Caddy Flexible Maxi modelī var iekraut līdz pat 2 paletēm vienu aiz otras. Šajā gadījumā lieta noderēs arī cilpas kravas nostiprināšanai. Bet pārējo, kas neietilps plašajā kravas nodalījumā, varat novietot uz jumta reliņiem, kuru kravnesība ir līdz pat 100 kg. Mums ir faktiski 2 Caddy, viens ir tāds ļoti specifisks, aprīkots ar refrižeratoru iekārtu, ar to mēs vedam savus saldējumus no vienas uz otru vietu. Un tad ir otrs arī tāds pasažieru, kas kalpo gan kā aizvest kādu darbinieku pasažieru vai bērns no dārziņa savāk dažreiz, un gan arī kā kravas transports. Un, šis, man liekas, ir tāds labs risinājums, šis Flexi modelis, ka varētu tos beņģus pavilkt uz priekšu un ātri pārtop pa tādu kravas kasti. Tīpaši tādiem maziem uzņēmējiem, kuriem jābūt tādiem fleksibliem un kuriem ir ikdienā tie pienākumi daudz un dažādi. Tas ļoti labs risinājums. Caddy modifikāciju klāsts ir milzīgs. Tas tiek piedāvāts 3 virsbūves versijās, katra no tām pieejama ar standarta vai pagarināto riteņu bāzi. Arī motoru gāma ir visnotaļ plaša, no 75 līdz 150 zirgspēkiem. Te atradīsiet gan 2-litrīgus Teddy dīzeļus, gan TSI turbo benzīniekus, gan plug-in e-hybrid versiju. Starp citu, tā aprīkota ar 19,7 kWh ietilpīgu bateriju bloku, un ar vienu uzlādi šis auto spēj 100% elektrorežīmā veikt līdz pat 122 km garas distances. Bez tam tas atbalsta līdzstrāvas lādētājus ar jaudu līdz 50 kW. Un akumulatoram ir 8 gadu vai 160 000 km nobraukuma garantija. Es zinu, ka arī Caddy var komplektēt miljonus dažādos veidos, un katrs atradīs tev piemērotāko risinājumu. Uzticams mašīnas mums pa šiem gadiem nekādas raizes nav sagādājuši, un kas man arī svarīgi, ja tā ir darba mašīna, tad, lai man nav kaut kur pusceļā jāpaliek, jo tas mums tiešām kā darba instruments.
Viņas 7 dienas nedēļā ir diezgan noslogotas, un man ir svarīgi, ka katru dienu mašīna strādā un pilda savu funkciju, un mēs varam pelnīt arī naudu. Atrodoties pie Caddy stūres, sajūtas ir tieši tādas pašas kā pie pilsētas crossovera vai cita kompakta pasažieru auto stūres. Salons ir moderns, kā redzam šeit digitālie paneļi, ļoti ērti multifunkciju stūre, gan jāpiemina, ka šie aprīkojuma elementi nav iekļauti bāzes komplektācijā. Papildus bonus, kā jau darbam un pārvadājumiem paredzēta auto, daudz dažādi papildu nodalījumi, mantu vai dokumentu novietošanai. It kā tie ir sīkumi, bet tavu ikdienu var padarīt krietni patīkamāku, ja viss nepieciešamais vienmēr ir par roku. Pirmais, jau, protams, ir tas displejs, kas nav mūsu Caddyjā. Forši visu kaut ko var atrast, bet es esmu pieredzējis joprojām pie vairāk kaut kādu kloķīši, kur ātri klimata kontroli var pagriezt bez skatīšanās un skaņu labus stūrus varam uzslēgt. Tas viss ir labi un noderīgi. Tās pašas daudzās novietnes un kabatiņas un augšā dokumentiem un kārtīgs liels glāzes, gan durvīs, gan pa vidu. Ļoti daudz vietas, kur visu kaut ko salikt, kas, protams, ir svarīgi. Ikdienas vajadzības te visas izpildīts būs, pat ir sēdekļa apsildi un ko vairāk vajag. Un tāpat laikā vai darba vajadzībām vai kādu tālāku ekskursiju ar bērniem, bagažnieks pietiekami liels. Runājot par auto gaitu, brauciens ar Caddy bija visnotaļ patīkams. Pat ar tukšu bagāžas nodalījumu tas pa Latvijas lielceļiem nelēkā kā azītis. Piekari gluži labi tiek galā ar ceļa virsmas nelīdzenumiem. Salons arī ir kluss, kopumā nekas negrab, ja vien neiedomāsties ar to doties uz kādiem ekstrēmākiem Rīgas nostūriem, kā piemēram leģendārais Ķīpseles bruģis. Šajā gadījumā nudien būs dzirdami arī virsbūves paneļu radīti trokšņi. Mūsu testa auto bija aprīkots ar jaudīgāko no 2 litru TDI dīzeļdzinējiem, tā jauda 122 zirgspēki, kurš ir pietiekami ņiprs un neliek arī sūdzēties par degvielas patēriņu. Dinamiski braucot tas ir nedaudz virs 6 litriem, bet pēc papīriem 5,5 litri uz 100 kilometriem. Man liekas, ļoti atsaucīgs motors pilsētas vajadzībām vairāk kā nepieciešams. Ārpus pilsētas, baigi tā uz lielākiem ātrumiem nenotestējam, bet noteikti jābūt pilnīgi pietiekami. Braukšanas tāda komforta ziņā ir stūris. Dažreiz ir tā, ka tu brauc, ja vēl tas smukais ekrāns ir priekšā. Aizmirsies, ka pat tādā kravas transportā, kuram vēl tur liela kaste ir aizmugurē un jūties labi, komfortabli. Tas bija mūsu šīs dienas stāsts par Volkswagen Caddy Flexible. Paldies, ka skatījāties un atgādinu, ka arī citus mūsu sižetus varat atrast facebook.com Tavs Auto TV. Tiekamies! Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.